Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов, успехов в изучении латышского языка. Stāsts par Miķeļdienu. Nedēļas nogalē, kad notika Miķeļdienas svētki, Rīgā bija brīnišķīgs laiks, saulains un silts. Es ar draudzeni nolēmām tos svinēt Doma laukumā. Tur bija gan tirgus, gan koncerts. Mēs sākām ar tirgu. Tur pārdevēji piedāvāja dažādus gardumus – sieru, maizi, medu, ābolus, burkānus un citus rudens augļus un dārzeņus. Turpat varēja nopirkt arī krāsainas piparkūkas ar glazūru un skaistus amatnieku darbus. Īpaši mūs ieinteresēja kāds sens ēdiens – sklandrausis. Tas ir no rudzu mīklas ar burkānu un kartupeļu pildījumu. Garša bija neparasta, bet ļoti laba. Protams, nopirkām arī sieru un svaigu maizi. Pēc tam devāmies pie skatuves, kur uzstājās dažādas deju grupas un folkloras kopas. Dziesmas un dejas radīja īstu svētku noskaņu. Īpaši interesanti bija klausīties pasākuma vadītājus. Viņi stāstīja par Miķeļdienas tradīcijām. Uzzināju, ka miķeļi ir rudens ekvinokcija. Diena un nakts ir vienādā garumā. Senāk cilvēki šajā laikā svinēja ražas novākšanu un pateicās par vasaras darbu. Vadītāji ne tikai stāstīja par svinībām, bet arī pieminēja senos ticējumus. Ja ap miķeļiem līst, būs mīksta, silta ziema, bet ja miķeļu rītā vējš pūš no ziemeļiem, būs augsta un dziļa ziema. Man ļoti patika šī diena. Svētkos bija daudz cilvēku, valdīja priecīga atmosfēra. Es sapratu, ka Miķeļdiena nav tikai tirgus vai koncerts. Tas ir laiks, kad mēs atceramies saikni ar dabu, domājam par ražu un priecājamies par kopā būšanu. Stāsts par Miķeļdienu. Nedēļas nogalē, kad notika Miķeļdienas svētki, Rīgā bija brīnišķīgs laiks, saulains un silts. Es ar draudzeni nolēmām tos svinēt Doma laukumā. Tur bija gan tirgus, gan koncerts. Mēs sākām ar tirgu. Tur pārdevēji piedāvāja dažādus gardumus – sieru, maizi, medu, ābolus, burkānus un citus rudens augļus un dārzeņus. Turpat varēja nopirkt arī krāsainas piparkūkas ar glazūru un skaistus amatnieku darbus. Īpaši mūs ieinteresēja kāds sens ēdiens – sklandrausis. Tas ir no rudzu mīklas ar burkānu un kartupeļu pildījumu. Garša bija neparasta, bet ļoti laba. Protams, nopirkām arī sieru un svaigu maizi. Pēc tam devāmies pie skatuves, kur uzstājās dažādas deju grupas un folkloras kopas. Dziesmas un dejas radīja īstu svētku noskaņu. Īpaši interesanti bija klausīties pasākuma vadītājus. Viņi stāstīja par Miķeļdienas tradīcijām. Uzzināju, ka miķeļi ir rudens ekvinokcija.
Diena un nakts ir vienādā garumā. Senāk cilvēki šajā laikā svinēja ražas novākšanu un pateicās par vasaras darbu. Vadītāji ne tikai stāstīja par svinībām, bet arī pieminēja senos ticējumus. Ja ap miķeļiem līst, būs mīksta, silta ziema, bet ja miķeļu rītā vējš pūš no ziemeļiem, būs augsta un dziļa ziema. Man ļoti patika šī diena. Svētkos bija daudz cilvēku, valdīja priecīga atmosfēra. Es sapratu, ka miķeļdiena nav tikai tirgus vai koncerts. Tas ir laiks, kad mēs atceramies saikni ar dabu, domājam par ražu un priecājamies par kopā būšanu.